Mēs esam Seattle Latvijā uzņēmumā, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu 3 pilsētās Latvijā. Tās Cēs, Silda un Valmiera. Siltuma ražošana ir liels izaicinājums arī darba drošībā. Līdz ar to esam izmēģinājuši dažādas sistēmas, kā MS Word, esam rakstījuši Excel visādas novērojumus. Pagājušā gada sākumā mēs iepazināmies ar Memo eWork safety sistēmu. Kā rezultātā mums viņa ļoti iepatikās, ļoti ērti lietojama. Un šī sistēma mums palīdzēja arī iegūt 45,000 ISO certifikātu, kas ir darba drošības certifikāts. eWork sistēmas ieviešana palīdzēja visiem darbiniekiem daudz vienkāršāk un ātrāk reaģēt uz kaut kādu darba drošības nepilnību. Respektīvi, cilvēks ierauga kaut kādu novērojumu, kā piemēram krāns tek vai kaut kur var aizķerties vai kaut kur sasist galvu. Cilvēks paņem telefonu, ievada iekšā sistēmā un no šīs sistēmas atnāk atbildīgai personai paziņojums par to, ka tāda lieta ir jānovērš. Un tad attiecīgi atbildīgā persona nodod tālāk uzdevumu, lai šis tiktu novērsts. Tas ir tikai viens par darba novērojumiem. Otrs, visas instrukcijas, OVP, tas viss tiek uzskaitīts, visam ir savs termiņš, ko līdz, piemēram, OVP beidzas. Jau laicīgi tiek paziņots, ka obligātā veselības pārbaude beigsies. Kā arī instrukcijām nav vairs jāķer cilvēks aiz rokas, lai viņam izstāstītu, lai viņš parakstītos. Šobrīd darbinieks var pats ieiet, izlasīt. Viņam pat jāizpilda tests ir par to, ko viņš ir izlasījis, lai arī saprastu, ka viņš ir iepazinies ar šo. Un par to viņš arī parakstās eWork sistēmā. Nav vairs jāparakstās papīrā, grāmatiņā, kas ir ļoti labs ieguldījums un ļoti ietaupa laiku. Arī tas, ka vadītājs var redzēt savus darbiniekus, kurš ir pielaists pie darba, kurš drīkst atrasties katlmājā vai objektā, kurš nedrīkst. Ja, piemēram, nav OVP iziet, pēc būtības viņš arī nedrīkst atrasties savā darba vietā. Vai arī, ja viņam arī riski tiek Memo eWork sistēmā ievadīti, katrs darbinieks redz arī savu risku to novērtējumu un arī vadītājs redz. Līdz ar to, ja tas darbinieks nav paredzēts šim darbam, viņam tas darbs arī nav jāveic, un to mēs sistēmā redzam.